vai mākslīgā intelekta risinājuma ieviešana ir dārga. Mūsu pieredze rāda, ka pati ieviešana citreiz nav pat tā dārgākā. Šeit ļoti svarīgi saprast, ko mēs vēlamies tieši ieviest. Piemēram, mums ir bijuši nelieli darbi, kur vajag izvilkt konkrētu informāciju no dokumentiem, nosūtīt vai, piemēram, no e-pastiem, saņemt datus un ielikt CRM sistēmā. Ja klients atnāk ar situāciju un ar ideju, kurā viņam ir tikai produktu kategorijas nosaukums un produktu nosaukums, un viņš vēlas iegūt attēlu, aprakstu un atribūtus, šis projekts var būt īstenībā atkal dārgs, gan lēts. Viss ir atkarīgs no tā, ko un kā mēs vienojamies ar klientu. Vai mēs ejam pie konkurentiem, savācam datus, vai viņam ir varbūt papildus XML, no kurienes mums vajag ievākt šos datus un vienkārši atjaunot produktus, vai tajā pašā laikā mums ir konkrēta PDF datubāze. Ja mums nav pilnīgi nekā, un mums ir bijis šāds produkts, tad mēs taisam jau automatizētu schēmu, kur mēs ejam pa soļiem. Sākumā ejam, iespējams, prasam Google, hei, vai tev ir šiem produktiem dati, izpētam viņus, analizējam un pēc tam ar mākslīgo intelektu savācam tikai labākos datus. Ja par šo esi aizdomājies, nāc uz mūsu mājaslapu e-komercija.lv, sazinamies!